Mēs esam gatavi braukt. Un pirms es braucu, parādīšu jums šito jauno interjera elementu dzīvoklī. Vai nav skaisti? Jā, tā tad mēs braucam. Jāuzvelk rozābaki. Un tad jāsēž 3 stundu mašīnā. Labu rītu, saka saule. Labu rītu, svilpo vējš. Nav ne saule, nav vējš. Kas ir? Nu jā, laikam tā grūti. Vēl lejā. Bet vēl grūpjas pēc kādas stundas, ne? Viši maz. Tātad mēs tomēr neesam Lietuvā, mēs esam Igaunijā. Es laikam iepriekšējā vlogā pārteicos. Un kādi 8:20 no rīta, un mēs ejam pastaigāties ar Redu. Ar kaut kādu stulbu dzelzi. Reda mums ceļo līdzi, viņai arī ir pasīta. Un jā, tātad mēs esam prakstīs. Tad jau es jums parādīšu visu, un ir ļoti smieklīgi numuriņi, ko es jums arī varbūt parādīšu. Tur nebūs viss savandīts, kad mēs izvāksimies. Tātad šitās ir mūsu numuriņš. Tas ir, es teicu jau, laikam tas ir hostelis. Laikam var pa gultas vietu, ja vai kaut kā maksā vai kā. Jā, kaut kā. Nu jā, te ir spogulis, un šis man diezgan liels, te ir diezgan plata eļņa. Lampiņas. Tur ir kaut kur ieslēgt. Tīrī! Te ir toalete. Visi ļoti parasti. Un te ir tāds galdiņš, tur Rediņa gulēja, ne pašai savu gultu līdzi. Tur ir 2 gultas bija, ko mēs astūmām kopā, un tur es gulēju. Un tuļi mēs ejam uz brokastīm, tēta saka, jau tuļi visu apēdīs. Tu apsties jau, kur ir, ja? Jā. Hejā! Nē, viņš nav zaķies. Viņam ir kaut kā. Man arī drausmīgi karsts bija, tāpēc es aizgāju gulēt. Jā. Ui, oliņu, ideāli. Ideāli. Čau. Kur tu ēdīsi? Tur rekus oliņas ir uzpāršās. Un tur ir visādi tie tur. Ko tev vēl labi darīt? Orķīši. Noliņi. Līdz tās brokastis vienkārši perfekti. Dos. Tagad mēs taisīsimies un brauksim uz to tautas muzeju, kur jau es esmu bijusi, un tāpēc tur nefilmēšu, ja jūs varat
paskrolot apakaļ video un tur ir vesela diena, kur mēs staigājām pa tautas muzeju. Tā kā, jā, šodien tiekamies pēc tam. Pasieties, šitā ir vienkārši perversākā manta, ko es redzējusi. Nu, cik bija? Tā nav traki. Pasieši to sūdu tētu. Kāds sūta vajadzēs? Pasaka, tā nav perversa manta. Vieta manta. Dan. Muzejs ir izstaigāts. Kafiju padzert, kūciņas sēsts. Nēdu kūciņas, nēdu. Un tagad mēs brauksim uz baseinu. Žēl, ka man nav kamerai kaut kāds ūdens izturīgais, lai Dievs man dzenās pakaļ. Čau! Pačukā bākāja? Nē, kaut sunī. Silciņies iekšā bija, ne? Bākars tas jau. Jā? Baigās. Un tu taču nevarēja būt tik karsts. Drausmīgs sutīgs iekšā. Bija karsts, vienā saules, rīķi. Nav ūdens, man liekas, ka mums ir ūdens kaut kur. Un Gustavs mums cenās pakaļ. Dzinās, jā, tikko. Hello, 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 hello. Kāpēc esmu ārpus fokusa? Baseins ir izpeldēts. Esmu kolosāli bez meikapiņa. Un tagad mēs ejam uz saldumu veikalu. Kaut kādu parastu veikalu vienkārši, kur ir kaut kādi igauņu saldumi. Man laikam vairs nav jāpērk igauņu saldumi, jo video jau ir bijis. Bet jā, mēs bijām Tartu baseinā. Es nezinu, šī blakus AH parkam. Baseins ir maziņš. Ļoti augsts. Mēs sēdējām mammu džakūzi un turpat bija augsts. Un tā, priekš manis augsts ir, kur rodas, nezinu, 27 grādi, varbūt tam ūdenim bija, varbūt mazāk. Nu jā, mēs tikko paēdām. Kā es teicu, tagad uz veikaliņu. Un tad laikam brauksim uz mājām, jo rīt jau ir darba diena. Tādas viņam bija šitās kolosālās brīvdienas. Tīri, un kad jūs Gustavs nāk pretī. Jā, bet vispār ir tā Tartu pilsētiņa smuka, un vispār tā ir tik daudz muzeju, un es sapratu, ka es vēl neesmu bijusi AH šitajā parkā, un labi, tur it kā ir priekš bērniem, bet pieaugušajiem arī esot interesanti. Un pilsētiņa kā tāda ir baigi smukā, un var pastaigāties daudz, un tādā garā. Es nezinu, māju ceļš kādas 3 stundas. Ja pa ceļam būs kaut kas interesants, es vēl jūs apdeitošu. Ja nē, tad paldies, ka skatījāties. Rakstiet komentāros. Ko jūs varat rakstīt man komentāros? Jūs varat man rakstīt vispār, ko jūs gribētu, lai es sāku filmēt vēl. Jo tagad ir baigi grūti, bet šitā, es nezinu, man kaut kāds tumšais laiks bija un neesmu nevienu vlogu filmējusi arī un neko. Un ir kaut kādi pāris challenge video, kas ir, kas YouTubā iet apkārt vēl kaut ko tādu uzfilmēt. Bet, jā, varbūt rakstiet, ko jūs gribētu, lai es uzfilmēju. Un spiežiet like. Ja esat jau pirmo reizi skaties šo kanālu, tad spiežiet subscribe un turpiniet man skatīties. Un līdz nākamajai reizei. Izmirsu vēl vienu lietu, tikko kā pabeidz video. Updateot par Marta challenge, kurā es neēdu saldumus. Un par ko es lai domāju? Jā, tieši tā. Tikai un vienīgi par saldumiem, kā varētu apēst sierkūku, braunīs, tāfelīt šokolādes. Es nezinu, vienkārši varētu apēst visu. Bet laikam man tomēr kaut kas organismam trūks, ka ir tik traka vajadzība pēc saldumiem.